un vārds. Tieši beats un vārds. Beats un vārds, jā, beats un vārds. Beats un vārds šodien pirmajā epizodē, 2. sezonā man ciemos ir Steps un MC Apšaudē. Tu jau zini, čau. Šajā sezonā mums ir atbalstītājs Tuborg. Shoutouts Tuborgam, shoutouts par aliņiem. Džeki, cienājieties, ja gribat, tas nav tikai skatam, tas ir arī ideāli. Čau. Jā, vēl tikai gribēju pieminēt to, ka alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Bieži vien. Uz veselību. Tieši tā. Šeit to dzirdēju pirmais. Noteikti. Un es to saku no savas pieredzes. Ticiet man, es zinu, ko es runāju. Jā, es arī esmu palībījis. Kā jums ir ar alkoholu? Nu, varētu jau būt uz jūs, bet vispār ir uz tu. Jā, palielam uz to, jā. Es neesmu ikdienas dzērājs, un es neesmu džeks, kas iet tur mājās pēc darba pāris audiņiem, bet tā, kad gribās, tad gribās. Nu. Tas esmu es, pat teicu. Bet es šobrīd arī cenšos būt kārtīgs, kristiešu cilvēks un teikt nē vilinājumiem. Jā, bet dažreiz vajag. Dažreiz vilinājumi ir skaļi, bet, Es man liekas, pagājušā sezonā pirmajā epizodē pateicu to, ka man ir 7 mēneši skaidrā. Cik tagad ir? Tagad 3 dienas. Man bija 3 dienas vakar. Čūks izbojāja jau strīku. Nē, viens aliņš jau neskaitās. Neskaitās, nē. Reperiem tas čista ūdens. Man liekas, labāk nelielīties ar tādām lietām, zini, cik tu neesi dzēris, un tad paiet 3 dienas, un tad babām kaut ko. Un tad tas jau pats pa Zorišu uztaisīs. Mēnesis nav dzērts, tas ir jāatzīmē. Jā, jo tu liekas, ka jāatlītās, tagad viss tev ritīgi atbalstīs. Jums tikko bija New Wave un Banda koncis paliec skolā forever, vai ne? Palādījumā. Varbūt jūs varat pastāstīt, kāds bija koncis. Es gan pats nebiju, jo man citur bija pašam koncis Valmierā, bet tā kā es labprāt dzirdētu. Kā jums tu gāja, kāda iespēja? Zin kā, parasti es nekad nesaku, ka tur bija labāk nekā es gaidīju. Es vienmēr gaidu, ka mums baigi labi. Šits bija labāk nekā es gaidīju. Tā kā pirmām kārtām enerģija no pašu džekiem, kā mēs tur visi savākušies bijām un tā kā neviens nelažoja vispār, visi bija on there, top game. Un krūti bija arī redzēt, kad ir kaut kāds jaunais generations, kaut kādi, es teiktu, 18, 19, 20 gadīgi cilvēki, kas zina vārdus Wavī dziesmām. Jo, rēķina Wavī bija tajā popina pīkā pirms kādiem gadiem 4, 5, tas nozīmē, viņiem pat 18 vēl nebija. Jā. Un viņus končiem arī netika, un varbūt kāds no viņiem bija festos mūs redzējuši. Bet, šautāts pirmās rindas bija ar jaunēkļiem. Es kā zinu cilvēks, kuram jau tur dīži jau tie paši tricāri tuvosies augšu, kā ir visi tie jaunie bērni. Šautāts viņiem, bet un vēl mošpits bija crazy. Tur tā kā cilvēki normāli slānī viens otru. Jā, tas viss pasākums man asociējas visvairāk ar to, ka es arī visvairāk pamanīju, ka ļoti jauni cilvēki. Tā kā es pat varbūt tev saku, 18, 19, es pat teiktu, pat cik tas bija all ages koncis, bija daudz arī, teiksim, 14, 15 gadīgi, kas varētu būt. Un tas man laikam pārsteidz vairāk, jo iepriekš mēs bijām jaunāki par mūsu faniem, kad arī vai jau visi tā kā bija, visi tie koncerti bija 18+, teiksim tā. Un jā, tā kā man tas pārsteidz, ka es domāju, ka arī daudz cilvēku, kas nezināja, varbūt tās ritīgi OG dziesmas, vai ne, tās realitāte un Linda Līna, bet jā, bija nereāli hard. Un noteikti izdevies pasākums. Kādā ziņā, ja viņi nezināja, mēs to nepamanījām. Jā. Kā ir gatavošanās? Jūs citīgi gatavojaties? Varbūt pastāstīt kaut ko, kā jūs tur gatavojaties tam koncertam? Tā diezgan citīgi, es teiktu. Citīgāk nekā parasti. Šeit mums bija 2 mēģi, kas ir pa 2 vairāk kā parasti. Jā, exactly. Un tur pat cik tas viss sastāvs, tā kā, zin kā, mēs nebijām tādā komplektācijā bijuši uz stage, nezinu, cik gadus, 4 plus mīnus. Jā, tā kā mēs arī diezgan ātri, tā sakot, savācāmies un sagatavojāmies. Un, kā es saku, ar visu to, ka
4 gadus mums šitāds line-ups, stabili, ja ne pat ilgāk, nebija bijis uz skatos, tā kā visi zināja, kas viņam jādara. Un jā, tur pavisam vecie trēki bija tā, ka bija, pāris reizes jānoklausās, lai vispār atcerētos vibe, bet tas arī tad bišķi weird sajūta, ka dziesmas, kuras tu 5 gadus bez mums atskaņojas, neesi. Tu viņu 2 reizes noklausies, tāds, es to zinu, es to sarakstīju, wow. Jā, ļoti real. Un jā, tā kā galvenais bija uztaisīt tos pāris mēģus, lai saprotu, lai vismaz nav nekāds weird vibe, ka tu neesi saticis varbūt kādu cilvēku, ar ko tu vēl stage esi kādu laiku, tā kā. So, jā, galvenais bija pāris mēģi un izdomāt setlistu. Tas bija arī fun pasākums, jo, mēs pat cik tas ir tās reunion koncerts, ir bandas daļas, ir wavy daļas, un tad arī setlistu kraftošana bija tas sarežģīts. 32 dziesmas beigās kopā. Tas Marko Hoti neskaitot viņu. Jā, neskaitot Marko Hoti. Tāds normāls stundu 40 setlists, principā, mums tur bija, tā kā, un tad tās 2 stundas tur uz skatuves noārdīties, tas ir normāls fizuha, tas normāls darbs. Skudras nepadodas, bļā. Jā, tādiem pasākumiem. Es domāju, tur bez mēģinājuma neiztikt. Tīpaši jums tur mainās kaut kas un tur speciāli kaut kādi pagrieziena punkti. Es sāku boksā iet, lai varētu staminu dabūt augšā speciāli par šitās vignis. Jo es zinu to, ka otrajā palietas skolā, kas bija 20. vai 21. gadā, man tur pizdā, man koncertu vidū jau bija tā, kad es tur... man liekas. Jā, jo es nemaz nemāku īsti tur nostāvēt vietā, es vienmēr visu laiku lēkāju, pat ja man nav jārepo un visu to, un tad bieži vien tas, kas izšauja riekstus pirmajā pusē. Šoreiz es speciāli, zinu, tur... Kuram no jums vislielākā stamina ir? Es domāju, Rolim. Jā, es domāju, ka Rolim. Rolis iet ilgāk kā visā šeit boksu padarīšanā. Tas viņam ir arī tas grūdaks ir. Jā, un viņš arī viņš iet uz... viņam defaultā, man liekas, konči kā tādi biežāk šobrīd sanāk. Zin kā, ja tev tas sakot workouts 1-2 nedēļā vai 1-2 mēnesī, tur bišķīt ir ķipa atšķirība. Jā. Un bet, zini, es tagad arī I know bitch no more. Pirms 2 gadiem, kas galīgi leaned out bija, tad, es tur tā, zini, bišķi pastaigā, kaut ko palēkā, skr, pasaka 3 pēdējos vārdus, hukā, visprom. Nē, ja tā skatās, tad jau Jānim paļabom ir lielākā stamina. Jā, Jānis, kuram vienīgam viena dziesma pa visu setu, Bemsā bija, viņš ir mūsu šautauts Jānis, viņš ir mūsu, tā sakot, stiprākais ķēdes. Fizio guru. Jā, viņš gājā visus mums piekauturēt. Jā, īsība. Bet jā, arī šautauts tā kā par koncertu, tieši šautauts Harmless, šautauts Sweetframe Stankevičam, šautauts visiem, šautauts Līvai. Jā, šautauts Līvai, visiem, kas palīdzēja norganizēt. Tas bija ilgs process, bet... Šautauts Apšaudam, viņš tur arī. Jums no sākuma bija paredzēts pavasarī, ja nemaldos, vai... Jā, Maijā, jā. Mums bija paredzēts uz bandas šito te albumu dropu, bet tur bija prikals tāds, ka mēs pašu albi ļoti pēdējā brīdī izziņojām eventu. Un tad tas sanāk, ka skatītājiem būtu bijis tāds pēc kaķa maisā, jo albums nav iznācis, biļetes jau ir, koncertu liņās būs, un tad mēs arī vārdus, vismaz es ticu, kad Rolis paļu bom jau visu zināja, bet es Zants, protams, man liekas, čisti visām dziesmām vēl neko nezināju. Un tad mums bija tāds, tā kā ne mēs, ne skatītāji nav gatavi. Zin kā, huņi jau būtu tādi, ka tas koncerts ir, jaunas dziesmas, neviens viņas nezinu, viss stāv, Un mēs tāds, tas būs, kaut kas offer enerģija būs, mums vajag to, lai paiet vismaz pāris mēnešus, lai cilvēki samācās, lai saprot, kas ir bangers, kas ne, ko viņi grib dzirdēt. Un tad jau notiek īsts koncerts, man liekas, ir atšķirība, teiksim, aiziet skanēt māja beigās, vai kad viņš tagad skanēja, jo tagad pēc cilvēks sūdā gāja pie viņa. Paliec skolā, jums bija paliec skolā 2 un tagad paliec skolā forever, Jā, 3 paliec skolas. 19. gadā, tas bija pirmais. 2021. kad bija vēl banda, jau, vai ne? Un tagad bija paliec skolā forever. Jā, katru gadu mēs arī, ne katru gadu, bet katrā paliec skolā mēs arī pasaucam, tā sakot, next up artistus. Mums 19. gadā, laikam, sanāk, bija Loko. No tādiem, protams, bija Wavy Jack tur un tā, bet Loko bija no tādiem, kur mēs zinām, ka Next Up. 21. gadā bija Zieduvija, bija Next Up, un šogad mums ir Mauzolei mūzika, ka Marko Hoti kā duo, tie ir Next Up, tā kā.
Man liekas, mēs varētu ieturēt tādu tradīciju katru reizi tā kā pasaukt mūsuprāt krūtāko tagad popin-up ķipa čūbu. Jā. Interesanti gan kā saukt nākamo palietas skolā, jo šis palietas skolā forever, tas diezgan tipa tāds... I don't know, tu vienmēr schools out forever. Nu, jā. Kaut kāds revenge, vai iedomājies tā slasher filmām, tur Return of Jason, tipa. Jā, tas būtu probably tas ceļš, ko būtu jāiet. Kaut kāds palietas skolā Rewind. Es tieši gribēju prasīt, kas būs nākamais palietas skolā, bet gan jau mēs līdz tam nonāksim. Runājot, labi, tas viss septembrī, bet runājot pa vasaru, kā pagāja jums vasarā, kurš bija trakākais kaut kāds tusis vasarā, kas jums, kurā jūs bijāt? Nu, trakāko tusi nevar īsti tā, baigi stāstīt detaļās. Es vienkārši teikšu, kurš bija trakākais koncis. Man liekas, pozitīvusā mums bija crazyais koncis. Tā kā mums nebija viens tur aplis, mums bija 3. Un cik es tālu līdz kioskiem redzēju, tiešām cilvēki bija. Un pizdzēts kā ārdījās. Es tur tobrīd biju, protams, tusiņa stadijā, man bija tāds, fuck yeah, tu iznāc uz skatus, tu instant līdz, bļāj, sāc pumpēt. Es tur on the sidelines, tipu backstage'ā skatījos tā kā no sāniņu uz to visu, un tas tiešām izstījās massive. Tipu. Man liekas, ka Vieselim bija pirms jums sets, vai ne? Pozitīvi. Nē, Vieselim bija nākamajā dienā. Nākamajā dienās, right. Bet arī, tā kā man pārsteidz arī tas, cik ļoti varēja salīdzināt to, kāds jums bija, vienkārši pilnībā pārpildīt tā skata. Tas, ka cilvēki went retard, kā man ļoti patīk, tas ir maliči. Man patīk tā enerģija, bet esat veselīgi viens pret otru lūdzu. Damn right, jā. Nevajag astrovolu nekādu. Jā, tieši tā. I mean. Runājot par reperu tusiem, gan jau to var attiecināt arī ne uz reperu tusiem tikai, bet kā jums, cik gadu vecumā jūs pirmo reizi piedzērāties, atceraties? 12. Es diezgan vēlu, man liekas, kaut 16 varētu būt kaut kas tam līdzīgs. Es pirmo reizi piedalījos ar senčiem. tā kā tas bija tāds, tas nebija nelegāls nekas pārsteidžos, bet tā actually tusēt es sāku, kad es ar džekiem iepazinos, ar stepu, ar visiem pārējiem. Es palielam biju tāds nūģis galīgs, pirms es sāku. Steps samaitāja. Tas ir diezgan reāli. Es arī biju tāds čipa good kid, bet 12 gados tur bija šāds vairāk tīņu gadu to. Es arī vienmēr vecākiem džekiem tusēju, tie vienmēr jau gatavs, ko tu sūdz darīt. 12 gados jau, bet tas, kas grīziņu trubām, jau tur viss sāk buhāt, jo tur menti nevar piebraukt līdz to. Tā bija top vieta, kur viss savācās. Tur beigās atnāk vecāki džeki, visam sadot pa muti un visi iet mājās. 14 gados es jau pirmo reizi pievēmu baznīcu. Vienīgo reizi, bet tā kā Ģertrūdas baznīca, tā, kas ir uz Ģertrūdas ielas. Man bija, čomam palika 18 gadi, man bija 14, un es biju tā kā stabili jaunākais visā tā kā bariņā. Un mēs tur vienkārši, lieveņa kaut kur pagalmā dzeram. Un tiem vecākiem džekiem tāds, rekur doļi, cik ātri izdzert. Es nekad nebiju dzēris tā kā visu doļi laukā, tas bija ierēbis bijis. Un es viņu tur čak, tur čīsti kaut kādās 2-3 minūtēs izdzēru. Viena lieta, otra lieta, džeki saprot, ka viņi nezina, kur tā kā man bāzt, jo esmu šidāts te, un tas vēl ir laiks, kad man bija kaut kādos 6-7 jābūt mājās. Tu nevarēji vazāties 14 gados vienkārši apkārt māmai, bet tāds, esi mājās, or you done. Un viņiem iznāca ģeniālā doma, ka viens no viņiem gāja koļīt čiks uz kaut kādu kristiešu jauniešu vakaru, Ģertrūdas baznīcas pagrabā, viņi man aizvilka uz turieni, bet kamēr viņi jau aizvilka uz turieni, laikam kaut kas uz ielas vēl kaut ko iedeva, kurač whatever. Tad, kad es tur nokļuvu, es jau biju blacked out. Viņi man ieveda, visiem ir tāds, who the fuck, kas tas tāds ir, ko jūs darat, vedat viņu prom. Viņi kaut kā iegrūzīja, ka man vajag izguldīt tur kaut kādā telpā uz matreču. Izguldīja, un nākamais, kas pamodos, ka man kaut kas sipsēs atrācis, un tur gaiši istaba. Nenormāli sakaunējusies muču stāv, esmu pievēms savu kapuci, aizmets man vēl grebeni, tikko bija nosūkts svaigas, riktīgi atsaldēts izskaties. Nereāls kauns, man beigās... Viens no tiem džekiem aizved mājās, mana māma, šautauts viņam, un pēc tam nākamajā dienā sensis par sodu man līka, viņš bija nopircis jaunu matraci, un man kurači bija no Matīsa Valmieras līdz tai Ģertrūdas baznīcām, un tas matracis pašam bija uz pohām jāstabīja atpakaļ tajā baznīcā, bet sniegs, tas bija kaut kāds jau 18. novembris, some shit like that. Poha pirmā mūžā, un kurači stīklis tai baznīcai, pieklāvēja pie durīm, atstāja to matraci un skrēja prom dirsā kauns, tā, ka nenormāls. Bet jā, kauns, bet, iemācījos kaut ko. Laikam. Iemācījies arī dažreiz nedzert, tāpēc nākamais jautājums ir varbūt, cik ilgākais posms, cik jūs esat nedzerši? Jums ir 3 mēneši. Ka jūs skaitat?
Jā. Jo ir cilvēki, kas neskaita, tāpēc, ka viņiem varbūt tā nav problēma. Jā, es esmu viens no tiem cilvēkiem, jā. Kuriem tā nav problēma. Man ir labi piemēri dzīvē bijuši ar to, kas notiek, kad, ja tu vispār nesako tam līdzi, tā kā, un man vienmēr vecāki arī, kad es biju mazāks, vienmēr atgādināja, hei, tā kā vienmēr uzmanīgi, tu zini, ka tu nedrīkst dzert un vispārējoši. Man jau tas pats, jā. Nu jā, bet man nekad, varbūt, ja man nekad nav bijuši tais, tipa, ka man, teiksim, nākamajā dienā gribās lāpīties. Čisti bioloģiski man prosti nav tādas sajūtas. Man liekas, tas ir pats labākais. Nu jā, mēs esam mīlam šito sūdu. Paldies visam, paldies virs augstāk stāvošajiem, es. Nu, tā, man liekas, ir tā problēma. Cilvēkiem, ja es arī zinu, ka cilvēki vienkārši, kuri nevar iedzert pat nākamā dienā. Jā. Man liekas, tieši otrā dienā ir vislielākā jautrība. Jā, tev vēl bišķi pāls no iepriekšās dienas. Tu tāds rītīgi rēcīgais pats pats saliecies vaļā. Nē, nu redzi, jā, tā tas ir. Man nekal vienkārši ik pēc sanāk, ja tu vēl neesi gulējis to nakti un jau ir piegājis nākamā diena. Nu, tad ir ļoti smieklīgi. Tad es totāli to saprotu, jā. Bet nu, tā ilgāk par kādām 2 dienām pats sēt, tas jau tiešām ir tāds, tā kā gribās mājās dušā. Cik tu teici 3 mēneši? Pagājuši 3 mēneši. Es domāju, kaut kad tuliņās atkal bišķi atsākt. Zinu, vasarā nedzert baigi grūti, jo honestly, man kā reperim sanāk būt first of all končos, kur jau zina anxieties, tā sakot, kikoin, mēdz būt. Nu, protams, nav ko sevi tur žēlot, bet patīk bišķi, tā sakot, atslābināties. Jā, atslābināties, bet vēl viena lieta, tas, ka visi afteri, visi tusi, visi pārējais. Es neesmu tā baigi sociāli aktīvākā persona, kad es neesmu tusiņu vaibā. Man vajag to sociālo lubrikantu. Jā, man totāli vajag. Un man ir tā, ka man vienkārši pēc kaut kādiem 1-2 naktī, ka visi jau ir sametušies riktīgi, un tur šitādi te paliek. Ja es pats neesmu tāds, man riktīgi sāk besīt. Un tad es vai nu eju mājās, vai, kādam pusdiršanos eju, jo back the fuck off. Un tad es saprotu, ka es vienkārši tāds tā kā tusiņu bojātājs, un tad labāk, iedzert tos 2-3 šotus. Kurš grib būt tusiņu bojātājs? Jā, vai ne? Tā kā, sēdēt mājās, nūģot pie filmām, es vienmēr varu paspēt. Tas pa lielam ārpus muzona tusiem un kaut kādiem, darbiņiem un tā. Tas ir tas, ko es daru. Priekš tam ir domāt, rudens, ziema, vēlie vakari, kad nekas nenotiek. Kaut kas jau notiek, bet... Nu jā, es nezinu, man vispār tas viss, cik mēs runājam par to alkoholu un visu tas. Man sanāca interesanti, kad es sāku viens pats dzīvot 16 gados jau. Man tētis iedod dzīvīti, kurā dzīvot. Es mācījos vēl vidusskolā un bija 16 gadi tajā laikā. Un tajā pašā laikā es biju apzinājies draugiem, kuri visi bija 3 gadus vecāki, plus mīnus par mani. Un visi vēl pie vecākiem dzīvoja. Es visjaunākais kompānijā biju vienīgais, kuram bija vienmēr free krips. Tu vari iedomāties, kas sekoja tuvāko 1,5-2 gadus. Tas bija, man liekas, tiešām tāds periods dzīvē, kur es iemācījos visvairāk un pieļāvu visvairāk kļūdas. Tā kā šādāds mamma, šādāds tēti. Jā, un šādāds arī manai mammai. Man riktīgi necipīja, kad tā, ko es stāstu cilvēkiem, ienāk prātā, uzreiz tev tur slikts family. Jā, no, hell no, man mamma bija super tā kā stingri, pēc nemaina faktu, ka esmu super liels idiots, vai it comes to tā kā, jā, mamma, esmu totāli, kaut kādā tur treniņā, vai ne, mums ar šodien skoli florballs, patiesībā vienkārši ar džekiem visu spaiskurī, tā kā, nav tur vecākos īsti issue. Šautāts manai single mom jau. Damn right. Bučs. Mīlam vecākus. Uzaudzināt mani vienai, tas ir pīsģets. Tad, un pieņemsim, ir pienācis brīdis, ka mēs nedzeram, tos 3 mēnešus, vai tā kā es 7, vai katram savs. Ko darīt, ka nedzer, kā pavadīt laiku? Sāk darīt daudz sliktākas lietas. Nē, labi, izsvītrojam ārā vispār, jebkāda veida sports, kā pavadīt laiku tā, lai ir interesants. Sports noteikti, bet man liekas, tev vienkārši sports arī nav vienīgais, kā aizmukt, jo vienā brīdī tu kačāsies, darīs, ko darīs, un ja tu to darīsi tikai tāpēc, lai beigtu tur, buhāt vai kaut ko citu darīt, vienā brīdī tu salūzīsi, tu vēl vienkārši darīsi stulbākas lietas, tikai tu būsi vēl spēcīgāks un grūtāk apturams. Es domāju, ka tas, ko tev vajag, ir riktīgi aktīvi meklēt tās dažādas lietas, kā aizpildīt to laiku.
Man, piemēram, tagad tetovēšanas studija vērās vaļā, šautāts. Viņa vēl nav oficiāli vaļā, bet tuliņās būs. Es visu vasaru pa lielam tur kaut ko tintējos ņemos. Vajag savākt kaut kādas šitās 5 lietas, 5 haslas, pofīgi, nezinu, es, bļaļ, tagad no plastilīnu taisu figūriņas fočēt, liek uz krekliem, izskatās pizdāti, tas drīz būs ielās. Dari vienkārši dafigā lietas, kas tevi attur no tās self-damage, un tad ātrāk vai vēlāk tās lietas pārvēršas naudā, priekā un visādās tādās lietās. Nu, un tad var arī iebuhāt. Nav tā, ka dari, viss baigi labi, un tad vienā brīdī pienāk brīdis, kad viss baigi forši jānosvin. Es tā māku, es pat māku pāragri sāk svinēt. Es to ļoti labi māku, un es to automātiski arī atzīstu, bet, ja tu pats ar to Pats ar to visu laiku tikai ar humoru izjūtu pieejas un nečekojas sevi, tad es māku iebraukt grāvī. Es priekš manīm, tas, kā es saku, forši, man tas vienmēr bijis sociāla aktivitāte. Iet kaut kur iebuhāt, iet kaut kur pabraukāt apkārt, kaut kur sadīties ar draugiem, iziet ārā, whatever. So, man ir paveidzies ar to, ka, kad es to nedaru, es vienkārši nereāli milzīgs geeks, es gameoju daudz, man ļoti interesē vecas retro konsoles. Visādi šitādi prikoli, man ir tāds intereses, kas man ļoti pamatīgi arī aizpūta to laiku. Es domāju, arī sāk streamot drīz, gameot un stuff, kopā ar Prusek, šodās Pruskam. Galvenais ir, atrast kaut kādas tās nišas, kaut kādas, kas tev pašam cepīt. Tagad jau, man liekas, ka, ja tev ir tikai ar interesi, tu vari jau diezgan daudz panākt visādos industrijās un visādos aspektos. Tā kā jā. Kaut kādā ziņā alkoholismu var aizstāt ar darbaholismu, arī esmu dzirdējis. Tas ir gandrīz tas pats. Tas jau, es nezinu, vai tas ir labāk, bet veselībai varbūt. Tev tam alkoholismu aizpildīšana tieši tā, piemēram, tu sāc iet uz treniņiem, tu zini, rīt treniņš, tas nozīmē, šodien buhāt nevar. Tas nozīmē, jau vakars atkīko buhāt. Tad ir tāds, rīt man tur ir rozolu, tur blā, blā, blā jāfilmē no Zanci. Atkal nevar sabuhāties, man rīt būs jādara. Un tagad tu savāc visas tās lietas, nepietiek laika. Buhāšana jau sākās tieši tad, kad sākās kaut kas, noiet kaut kas dzīvē greizi, un tu sāc sevi žēlot, tev vēl sūdīgāk paliek, tu sāc vēl vairāk žēl, kurš nesat pusī, nežēlot sevi. Es māku to darīt, bet es mēģinu to nedarīt kaut kā tā. Man tieši tas pats. Es vakar arī vienu glāzīti izdzēru tikai tāpēc, ka es zināju, ka šodien raidījums jāfilmē. Būtu sūdīgi, ja es ienāktu, Džeki! Ir arī, man liekas, ka mēs esam uz radio dažreiz tādi atnākuši. Kas tas bija hot? Es neizpaudīšu, kur, bet viena no pirmajām radio intervijām mēs tīčeri Zemģikā izgājām. Mēs ejam iekšā, mēs prasam glāzes un mums tā vecina, tikai alkoholu nelietojot. Tā nav problēma. Geek taut. Nē, bet viss chill, mēs esam sober as a motherfucker šobrīd. Man liekas, viņš arī. Es totāli, jā. Nelietojiet neko, nekad. Mēs no dzeršanas varbūt varam aiziet uz dēmonu tēmu. Parunāt par, varbūt, es te dzirdēju Mauzolē mūzikai. Dēmonu dienas 3. Jā, Helovīnā kā katru gadu. Mēs šogad taisam pat bootcampu, mēs īrēsim atkal kaut kādu māju nekurienes vidū, brauksim, ņemsim līdz šoreiz mūsu Mauzolēju pienākušos klāt dalībnieks DJ Galaktiku un Marko un iesim ieslēgties kādām 2-3 dienām vienkārši močīt augšā muzonu. Marko tagad arī Mauzolē mūzikā, jā? Jā. Skaitā. Mēs laikam to super duper oficiāli neesam izziņojuši, bet jā, mēs esam. Man patīk, ka pārmaiņas pēc ir jautājums man, kas nav saistīts ar alkoholu vai drags, jo honestly vienmēr tas ir tā kā jums dzirdziņš visās intervijās. Man liekas, tad uzreiz rādās tas stereotips, ka tas viss, ko es daru. Starp citu, Mauzolē mūzikas kanāls ir tavs bijušais kanāls, ne? Jā. YouTube kanāls. Jā, es uztaisīju solo kanālu un tur kaut kāds 1 vai 2 treki pirmie solo mani. Bet zini, es uzreiz pateikšu, man patīk būt kroā, bariņā. Man patīk, neparvelti man ir New Wave, Triple Sex, Banda, Mauzolē mūzika, visādas tur tās punks, ūdiņi, visi, kas vēl iepriekš un tā. Tagad esam arī The Office, šautauts Gatim Ziemam, Kristam un Gradnarovskim, esmu arī tur. Man patīk viss tas grupas pasākums. Jā, man patīk taisīt solo tracks, bet tādas
vairāk story mode un tādā garā. Man liekas, ka es solo končos, es viņam pieeju nopietnāk, man uzreiz nav tik jautri, kā bariņā to visu sūdarot. Man patīk tas bariņu padarīšana. Jā, es tā saprotu to, jā. Gang, viss tas ķip. Starp citu, jā, par Mauzolē mūziku, skatītāji var aiziet palasīt Hip Hop LV rakstu. Tur jūs arī atradīsiet pagājušā gadā Hip Hop LV topu, kur, starp citu, Step albums ir ievietots 3. vietā. Jā, tas ir pizdzēts, paldies. Noteikti aiziet, iečekojiet jautājums apšaudē. Man viena no tavām favorītas dziesmām ir Hoti. 4 dienas. Jā. Varbūt vari pastāstīt, kā jums tas treks strādās, jo man bija interesanti tas, ka Hote tur skan savādāk nekā ierasts. Un kas ir idejas autors un kā es nonācu? Tas notika tā, ka es pats no sākuma to treku biju rakstījis to savu pārtu, huku un versu. Tur basically bija huks, vers un huks. Un es gāju pie Zaņāra, tur vēl viņa vecajā kribā ierakstīt. Un bieži Hot tur bija. Mēs jau bijām sākuši viņu tusēt. Un viņš pats vienkārši arī zina, kā sēdēja backgroundā. Es iemauzu to demku. Viņš teica, šis ir nereāli dope. Ko domā par to, ka es arī varētu pamēģināt kaut ko tādu uzrakstīt. Un obviously man uzreiz bija tas ko. Tu parasti tev ir tas wow. Tā shit, nevis tā kā dziedošais, melodiskais stuff. Bet jā, es tā varbūt piesardzīgi teicu, davai, varam pamēģināt, pačakot, kas tur ir. Un rezultāts sanāca tāds, kā tu viņu dzirdēji. Tas arī bija, mēs ar Hotu pēc tam arī runājām par šo, ka tas arī bija tas, man liekas, krūtais atslēgas moments tam trekam, ka tas bija no viņa puses publiski pirmā tāda relīze, kur viņš tiešām pilnīgi savādāk skan, un viņam pašam tas ļoti patika, un tur tas kontrasts starp mani un viņu, man liekas, arī izceļ to dziesmu forši. Mums tagad ir vēl lādītāji, vēl viens treks kopā ar mums. Mums te vienkārši izjuka bišķi plāni, vēl nevar saprast par relīzi, bet ir jau dzirdēt labs atsauksmes, tā kā tur ir tavs vaļā. Es domāju, ka drīz būs arī jaunumi par to. Bet paldies, jā, man arī tā ir viena no man personīgiem mīļākajiem dziesmām un kolēbiem. Man parasti bija baigi bieži tie kolēbi nesanāk, nezinu, kāpēc baigi, ja, bet man visvieglāk ir strādāt vienam, I guess. Tas bija tāds mirkļa feats, kas izgāja rītīgi krūti, man šķiet. Labi, albums, man bija jautājums vēl par albumu. Tev atšujies. Jā, atšķies. Tas skaitās albums vai tas ir EP? Jā, tu sagi strīdēs par tiem definitions, vai ne? Mixtapes, albums, EP, vai ir extended play, vai kaut kā, es nezinu, LP bija long play, EP. Man liekas, tas ir EP, drīzāk skaitās. Jā. Bet anyway, jā, tas ir viņš ir laikam bišķi par īsu, lai es to sauc par albumu, bet tas ir tāds, tāds pirmais pieteikums, vienkārši projekts sauc kā vēlies, jā. Tad, kad es izdevu albumu ar 8 dziesmām, Roļiks pateica, man vienais teica, ka viņš skaita albumu no 10 dziesmām. Tas ir albums. Jā, fair enough. Zem 10 tas ir... Vajadzēja 2 šitos, kur tu vienkārši bazarē skitus. Jā, vajadzēja tikai 2 skitus. Nē, fair enough, jā. Nē, bet jā, tu vēlies par to albumu kaut ko konkrēti pajautāt? Es gribēju paprasīt, varbūt tev kaut kāds solo, kaut kāds top uz... Jā, definitely top. Man ir tagad tieši pat cik tie ieminējis par Roļiku. Ar Roļiku interesanti bija atšķiries, kad es devu viņam miksēt to albu, un kad viss jau bija tā kā done, un viņš domām klausīties, tad šito vienmēr atcerēšos, ka viņam bija tāds, veids, tas bija back in 2020, right? So viņš nomiksēja to albumu, viņš saka, šits tas kā hip-hopam albumam būtu jāskan mūsdienās, tā kā tīri no audio viedokļa. Un es vienmēr, tāpēc man ļoti liels respekts ir par to albu kā tādu un par to muzonu, jo es pats viņu tik reizē solo mājās klausos, atminoties kaut ko, un viņš tiešām skan ļoti, ļoti krūti, so es ļoti lepns par to projektu. Bet jā, kas veicās uz nākotnes plāniem, jā, ir, protams, ka plānā, un tas pat ir diezgan savādāks atkal virziens muzikāli. Tas, kas man tagad top, tāds vairāk kā varbūt hyperpop, kaut kas starp popu un kaut kādu glitchy elektronisko muzonu. So es domāju, ka tas būs ļoti exciting. Es nevaru solīt līdz gada beigām, bet tāds pagaidām ir plāns. Soli. Labi. Mēs esam nonākuši šajā brīdī, viss ir ap hip-hopu un par hip-hopu, bet punkroks metāls
Mēs abi jums abiem ir pagātnē saistīta ar punkroku un ar metāla mūziku, jā? Mēs abi System of Down fanāti un tā. Kurā brīdī jūs ar abām kājām, varbūt es nezinu, vai es tā varu teikt, ar abām kājām iekāpāt hip-hopā, jo tāpatās jūs paņēmāt līdzi no tā kaut ko? Es no pirmās dziesmas, es pat ne no pirmās dziesmas, kad es pirmo dziesmu sāku rakstīt un likt kopā visu to, ka mēs tīči likām kopā Veivī to visu padarīšām, man bija tāds, man patīk viņu klausīties, but this is it from now on. Es nezinu, vai es to brīdi varēju sev par reperu saukt, bet tagad this is it. Tā kā, ja es esmu diezgan tāds, lēnkustīgs tādā ziņā, ka es vienmēr visu izvērtēju pusgadu bez mazai, pirms es to daru, bet kad es eju iekšā, tad es eju tādā, autistic real dedicationā, kad es vienkārši neapstājos, jā. Es ready to die for that shit. Un tas pats arī ar to repčiku notika. Jā, es ar vienu kāju repčikā iekāpu, tad, kad Svēti pie manis atbraucis kaut kādā, arī šis jau bija nestarp cik gadus atpakaļ. Viņš jau bija konvertējis Svēti. Jā, Svēti bija, no sākuma Svēti konvertējās, jo viņam bija metāla grupas, viņš depo spēlēja agrāk, un viņš tā kā, īsti neasociējās ar hip-hop, bet tad Steps viņu konvertēja, un tad viņš konvertēja mani, atnākot pie manis, man liekas, pirmā dziesma, viena no pirmajām, ko viņš man lika, ir Maxo Creams Selbumin. Jā, tā dziesma ir tik nozīmīga mūsu. Jā, viņam ir tatuka ar to cover, jā. Tas ir Dealer Skeletons. Maxo Creams Selbumin ierakstīt. Jā, un cik kā Svēti jau zināja vārdus tā dziesmā, un man tas tik ļoti impresoja, ka ever since then es arvien vairāk un vairāk tā kā asociējos ar to žanru. Un jā, tas basically es aizgāju no System of a Down un Slipknot uz Playboi Carti un Lil Uzi Vert. Tā kā diezgan interesanti. Jā. Un, runājot varbūt par metāls, punkroks, hip-hops arī bieži vien ir tāds tā kā negatīvs, kā citi teiktu, cilvēki, muzons, depresīvs. Es esmu daudz dzirdējis, ka tā. Tāpēc, ka tā jau arī ir. Jā, un lielākā masa klausās tomēr gaida, jeb klausās pozitīvu mūziku. Un es gribēju paprasīt, kā jums liekas, kas ir pozitīva mūzika? Vai no negatīvas mūzikas un depresīvas var noķert pozitīvas sajūtas? Jā, es teiktu, ka šis ir ļoti tas, ko es sapratu arī varbūt gadu atpakaļ, varbūt visu vēl ilgāk, kad es ļoti aktīvi klausījos emo rapu, visu Lil Peep, Lil Tracy, tā kā tas bija mans go-to muzons, tā kā ikdienā. Un tas bija tiešām brīdis, kad es sapratu, ka tas muzons rītīgi ietekmē to, ko tu jūti tajās dienās. Ja tu pamosties un tu klausies to, kā čūks saēdies zēns, grib sev nošaut. Tu gribot, negribot, tev tas nosmērēsies arī uz tavu emocionālo stāvokli. Un kaut kā tas muzons man stili patīk, un tam bija svarīga vieta manā dzīvē. Jā, viņš vienkārši nav veselīgs, tam ir vieta un laiks man šķiet. Un jā, es arī ikdienā, varbūt Steps arī varēs pakomentēt, jo dažreiz man šķiet, ka Steps zinu, tur klausās kaut kādas trakos drillerus, kur fujaki 16-gadīgi runā, ka viņi šauj savus opus. Jā, man ļoti patīk tāds muzons, bet ir atšķirība, man liekas, starp depresīvs un agresīvs. Piemēram, depresīvs, viņš man pavalk un liek skatīties slikti uz labu, vispār uz dzīvi kā tādu, tāpēc es neklausos īpaši, to pašu arī Nirvānu kādreiz nereāli daudz klausījos, bet viņam ir daudz rīktīgi mūdīgi, bēdīgas dziesmas, pēc kurām man ir tāds pasaules sūkā. Heroīna mūzika. Jā, kaut kāda heroīna mūzika, bet tā pašā laikā, Nirvānā ir rīktīgi niknas enerģiskas dziesmas, kuras man zini tās dienas, ka tev gribās izsist caurums sienā, un tad tu dzirdi to, ka kāds vēl to grib izdarīt, un tu nomierinies. Tu galvā, tu varbūt neviens neredz, tu ej pa ielu, bet tu esi gatavs un kādam kaut ko salauzt. Bet tu to neizdari, tev izkačājās ārā tas niknums, un tu tāds, viss chill, we good, un tu esi gatavs un smaidīgs. Tāpēc man liekas, ir atšķirības starp negatīvā ietekme, starp depresīvais un niknais. Protams, ja tu klausies niknu mūziku un aizēji, kādu tiešām piekāju, beidz tā darīt, neklausies. Acīm redzot, drils nav priekš tevis. Es sāku smaidīt kā saulīt, ka es noklausos. Chief Keef saka, viņš grib man nošaut visu zaibīs dienas. Exactly, man liekas, ka tas ir līdzīgi, kā tu izmanto to muzonu. Ir tā kā agresīvs stāvs, kad vienkārši, kas tev var pacelt un motivēt uz kaut ko darīt. Šis, ja tu pamosties no rīta, tev ir galīgs bess, uzliec kaut kādu Limp Bizkit break stuff. Galvenais nevajag sākt šito self-loating. Tas pats, kas ar alkoholu. One of those days. Jā, tev one of those days aizēja izsit cienā to caurumu, bet vai nevajag šito, tagad sākšu kāpāt šotus no rīta, kas es negribu sagaidīt vakar no sērijas. Jā, tieši tā. Izmantojiet muzonu atbildīgi, draugi. Jā, tāpat kā alkoholu vispār, muzons tomēr arī viela pa lielam, tikai audio formātā. Fuck, jā.
Fuck yeah! Fuck yeah! Beats un vārds, mēs esam atpakaļ jaunā sezona kopā ar Tuborgu. Čaļi cienēties, Aliņas ir laiks pienācis bišķiņ apslapināt lūpas. Nu tad beidzot. Beidzot var atkal 7 mēnešu skaidrības periodu pārtraukt. Es jau 3 gadus esmu skaidrā, un šis man lika to momentu salauzt. Tad par tev 7 mēnešiem, ja? Kauna traips. Esam nonākuši līdz sadaļai Kauna traips, un kā vienmēr es saviem viesiem lūdzu izstāstīt kādu repa pazorišu, jeb Kauna traipu saistībā ar repu. Kurš no jums pirmais sāks kādu īso stāstiņu? Nu, mums ir tā, kā es teicu, pirms tam man bija grūti atcerēties, bet tad steps tu izdarīji atcerēšanās daļu manā vietā. Jā, tas par mums abiem, principā, jā. Pa lielam, zin kā, lielākie pazoriši, tā sakot, būtu no manas puses droši vien tās reizes, kas esmu cincī bijis, kaut ko neatceros, bet tāds kopējais, tāds cringy pieredze mums kopā bija, tas varētu būt 17. gada beigas vai 18. gada. Kaut kāds 18. Tas bija kāds 1. septembra pasākums Forum Cinemas. Es nezinu, kurš bija izdomājis, ka vajag pasaukt New Wave, lai mēs uzstājamies, bija iznākusi, nāca ārā filma Megatapa, to haizivu. Megalodons. Pirmajā auditorijā kaut kāda Z-diena, kur, izpirkts viss biļets. Jā. Man likās, jāuztais kinoteātri, plus mēs tur, man liekas, dabūjām sotaku, katrs pa vienu dziesmu leģīt, kā priekš tā laika nereāls hustles, 5 minūtes. Tad tur bija Steps, S, Prusaks un Tīča. Jā, un mēs, karoči, aizējām, tā liekas krūtiķi paspēlēt pirmās auditorijas priekšā, bet tad, kad tu tur stāvi lejā, visi pilns ar skatītājiem, un tur, ziniet, lielāk tas ir 12-gadīgi bērni, kad viņi senči. Jā. Un mums vēl tā skaņa skan no tie kā kinoteātra tumbām, viņi vispār izklausās savādāk galīgā klubā. dirsā, jā. Un mēs tur riktīgi, viņi grib flexot, Un var redzēt, ka Pirmais skatītājiem līgā. kaut kādi bērni gan jau vēl bumpin līdz, bet vecākiem tas fuck Nu, is, jā. mēs tur kaut ko, bitch. 4 frīki atnāk, un tu redzi to, ka pirmajā rindā sēž māte ar savu kaut kādu visiem mazos bērnu, un tu acīs skatīdamies no sērijas Neviens no nerapo. sukām un krānu. Jā, neviens nerapo līdzi, neviens pat nekustās līdzi, visi vienkārši sēž, gaida trailers, what the fuck is this? What the fuck? Mums vēl bija iedotas biļetes uz to filmu, mums bija tāds tā kā, cringe, ka mēs aizpasām prom. Mēs ejam ārā no kino, un tur kaut kādi 3 vai 4 sīkais stāvums, tāds, gribat kino, un tad, ko mums tāds reku biļetes uz mērķu filmu, to jāsāksies eit iekšā, grači sīki aizgājis kino, bet tā kā, tā bija forša naudiņa ļoti īsā laikā, priekš tā laika tīpaši, bet tā sajūta čist bija tāds, tā kā, Jā, es čist atceroties, gribās izlīst no ādas ārā vienkārši. Bet jau nauda nesmirt, šādāds Forum Cinemas, man ļoti patīk Forum Cinemas vispār. Jā. Bet tā varbūt uzstāties man nevajag. Kad jau ir iemesls, kāpēc mums nav atnācis vēlreiz tāds piedāvājums. Bezpārt bija tas, kad es atceros, mēs pēc tam, kad mēs to naudu tur gaidījām, mēs uzzinām to, ka tā čiksa, kas mūs pasauca, tas bija praktiski viņas pēdējais uzdevums, viņa aizgājis no darba, un mēs sākām domāt, ka varbūt tas bija viņas tā kā pēdējā atriebība darbam, pirms viņa aiziet prom, uztaisīt maks cringe momentu visam kinoteātrim. Bet tā, bija viss tomēr, smieklīgi forši atcerēties. Man, kad es pirms tam vēl domāju par Zorišu, tas vēl bija pirms kaut kāda, mēs esam noskaidrojuši, ka es nebiju hip-hop pēc no paša sākuma. Tīpaši par Latvijas hip-hop man ir joprojām, tāds miglaini bildi, Un tad, mēs grupčatā par kaut ko bazarējām, un kaut kāds raksts bija par Džirtu Rozentālu. Un es nebiju nekad iedomājies, ka Džirts Rozentāls ir Ozols. Jā, mums visam čatam šāds, kas tas tāds ir. Un fucking kidding me? Čuvaki vienkārši postot, skull emojis, neviens nesaprot, Jā, mēs tā reiz normāli noraustījām sāni, bet tagad viņš zina, kas ir Džirts Rozentāls. Tagad es zinu, kas ir Džirts Rozentāls. Un Džirts Rozentāls zina noteikti, kas Rems apšauj, kas ir svarīgi. Fuck, jā, večuk. We made it. We're so back. Es gribēju tikai atgādināt, ejiet klausieties latviešu repa hitus EHR-FM, streamojiet to kanālu, jo tur skan tikai latviešu hip-hops un labākais latviešu hip-hops, kā arī no 3. oktobra atpakaļ ir Hip-Hops LV Top 5 radio EHR latviešu hiti ēterā katru otrdienu 8. Klausieties jau tagad. Sīka runa. Sīka runa. Esam atpakaļ ar ātriem jautājumiem. Redzēs, cik viņi mums ātri sanāks. Okay. Bet pirmais jautājums ir, atcerieties savu pirmo uzstāšanās reizi? Jā. Kur tā bija? Kāda tā bija? Ar Repčiku vai vispār? Ar Repčiku.
Repčiku. Fukushima 2017. Gada vasara. Mēs paši uztaisījām privātu koncertu, uzaicinājām tikai tā sakot family and friends. Un visu paši īrējām, paši stumbas vispār jau pieejas prasījām kaut kā, cik tur piečuka laikam ieejas. Un atpelnījām beigās. Un atpelnījām precīzi pa nulēm, kad uz 6 no rīta, ka viss jau bija izbuhāts, viss beidzies, viss gāja prom, pieskrēja pie tīčas, prasīja, dāg, ķipa. Mums ir tas peso. Viņš tāds, jā, mēs neesam parādām. Tāds, fuck yeah! Jā, mums abiem tā bija pirmā reize, principā, Repčika. Jā. Bet ārpus Repčika? Ko arī jau? Nē, no ārpus Repčika. Kaut kāds pirms tam. Ārpus Repčika nolikta bija pēc tam. Right. Jā, ārpus Repčika pirmais noteikti bija Depo 15 minūtes slavas ar grupu Super Terror Downs. Kā bija pirmā reize? Zini, Zai bijis, jo mums bija normāls hypes. Svēti spēlēja mums Giču grupā un Basa Miķels Vaneks, šautauts visiem tur Māris Bungs. Un viņi visi bija spēlējuši šo grupās. Un viņiem bija tāds minīti kā hypes, jauna grupa, tur taisīsim hardcore ķip. Un visi tā kā bišķī gribēja redzēt, kas pa frīka es esmu. Un mums bija normāli tipa piebāsts koncerts. Depo nav, tur ahūna daudz vietas. Bet viss bija cool, jau tur pirmais crowdsurf, viņš sanāca man tāds, wow, rockstar lifestyle, tipa, zini, vaļā. Pa brīvu ieeja 15 minūtes, tur bija fun. Galvenais, ka bija fun. Tā ir, jā. Kurš ir bijis labākais koncerta backstage? Atcerieties tādu? Jā, varētu būt vai Jēkabpils vai Valmiera reāli. Vienmēr ārpus Rīgas, visi vienmēr backstage'ā ir vislabākais fucking caterings. Jā, tu zini kā parasti tur Rīgā, tu aizies klubu, tur nekad nav nekāds našķi vai kaut kas tāds. Tu aizbrauc uz šitiem klubiem kaut kur ārpus Rīgas un tur ir 3 sieru platas, 3 desas, 8 tīteri. Tur reāli kā Dreiks jūties. Jā, tad tur atnes šņābi un tad vēl papras, vai tu gribi parasto monsteri vai zīro. Jā, vai atnest vēl, tur vienmēr super pieņemšana. Jēkabpils klubs Luīzes, šautauts jums, un Valmierā, multiklubs Valmierā. Mums var pateikt arī sliktāko. Mēs aizbraucām, es neatceros, kas tas bija pa veņu, bet Liepājā mēs aizbraucām, mums bija tur tādā remontētā, tādā nokto 3 tipu stafā jāuzstājās, un tikai mēs prasījām, pēc mikrofona iesilts, ok, kur ir šmīgi, mums pateica, ka, jūs iesiet redzē ārā, tur 2 minūtes, tur kreisi, tur būs nočārs. Un mums tas ir ģināk, tā kā what the fuck. Tas ir, Liepāja cool, šautauts Liepāja, bet laikam tā nebija riktīgi laba tā kā pieredze, ar ko aizbraukt pirmā bandas tūri, tā bija, un man bija tāds jau, tā kā... Not cool, bro. Step, tev jautājums ir, kāda tantiņa kādreiz izteikusi piezīmes par tādiem saistītvēm? Vai tantiņa vai onkuls vai kāds? Dafigā, man vismaz reizi nedēļā uzrodās kāds asprāts, bet dažreiz tas pozitīvi, dažreiz negatīvi, bet trakākais, kas man ir bijis, kad, man liekas, man tobrīd pat tetovējumi nebija iemesls, man bija zila grebena, bet man jau bija kaut kādi tetovējumi. Es vēl ar senci gāju pa ielu, vienu no tām retajām reizēm. Un man viena no tām, zini, tipā, riktīgi hardcore, man liekas, no katoļu baznīcas tās sievietes melnajos tajos tur. Tādos paltrakos. Tāda ome riktīgi, tad bišķi pēc ragans pat izsties, un kuroči nokrīt ceļos un sāk tur kaut ko aizlūgt par mani. Tā kā riktīgi skaļi tādā balsī. Un es tā kā freak the fuck out, un es skatos, uz ko viņi skatās. Man likās, this me. Un tad es sapratu, ka viņi pa mani, ja tur šaura iela, un es sens vienīgi, ja tur bijām. Man ir vairākas reizes bijis vienkārši, ka tu bez rindā stāvot kaut kādā Maksimā vai Rimī, gan sākās bīvs kaut kādi lohu, kas domā, ka viņš tur izrādīsies draudzenē, bišķi man pakaitinās. Nihuja, bļā, es viņam dienu sapsīšu. Un viņš reāli izskatīsies pēc pusona meitenes priekšā. Kā apšaud, kā ar tetovējumiem tev ir kāds tetovējums? Nope, man nav neviena tetovējuma, un I've had enough shit par to jau. Tā kā man jau ir ļoti bieži tiek aizrādīts. Man liekas, tas mīkstais esmēts. Starp citu, man arī nav neviena tetovējuma. That gang, veči, tu jau zini. Tā kā... Jums abiem tuborgu face tāds vajag. Jā, čīstā. Es neteicu, ja šito nepieminēju, ka būs pēc tam. Jā, mazais challenge-iņš, jā. Mums te būs tālu Jackson. Man ir mašīnī, tas var aizskiet pakaļ, tā kā. Nē, bet es plānoju diezgan ātri iegādāties savā īpašumā pārstetovējumus. Man vajag uz krūtīm prāta DJs uzrakst. Dude, don't tempt me reāli. Vajag čist. Kas ir labākais dabīgais dopamīna avots? Adrenalīns. Tā kā jebkāda veida pofik, ko tu dari, ja tev ir bišķīt bail par to, ko tu dari, bet viss sanāk nav labākas sajūtas. Pārvarēt bailes. Man pat patīk, ka bišķi bail.
Man nav tāds īstu baiļu. Es vienkārši daru un ir mīzīgi, bet tu zini, ka, Seks ir diezgan labs dopamīna avots, tas ir diezgan dabīgi. Es to vēl neesmu mēģinājis. Fiziskās aktivitātes. Nē, es mēģināju. Es dzirdēju, ka labs ir. Es talpos kāzām. Ja mēs esam reāli, tad arī mīlestība ir labs dopamīna avots. Izdarīt kaut ko labu kādam, ko tu mīli. Tādas lietas. Apšaut, kāds bija tas adlibs tev? Tas bija mans adlibs. Don't use this shit private, man. Neviens nemēģina. Ain't nobody trying to use this, bro. Šis ir trademarkots. Jā, real. Jūs esat kādreiz piedzīvojuši gopstopu? Gandrīz. Gandrīz, es krasotā ielā dzīvoju. Un ja jā, tad bez kā jūs palikāt? Nē, es saku gandrīz, man nebija actually nekā līdzi, bet man ieskrēja, man bija durvis ar kodu, ārdurvis mājai, un es iegāju iekšā, un pirms es paspēju, man ieskrēja vēl 2 fujaki paspēju, atgrūda vaļā durvis, un teica, es dod visu, kas tev ir, un man straight up nekā nebija, man bija kā 12 gadi, man tieši bija jāsastāja telefonu visu mājās, es gāju no kaut veikalu, bet jā, tas bija vienīgais tāds moments, kaut gan Grīziņkalns ir zināms ar visādiem šādiem momentiem. Jā, esmu piedzīvojis, bet tā kā no otras puses. Bet es nebiju tas, kas to darīja. Es ar čomiem man teica, ka tas arī ir čoms, un mēs iekāpām mašīnā, un izrādījās, ka esmu pa vidu gopstopam, tā kā tam džekam lika atdot lietas, pie stūras sēžot, tā kā. Un es tā kā skatījos uz homiju blakām, kurš ar tā kā bija bišķīt pārsteigts, bet trešais homijs tā kā pārliecinoši darīja to lietu, man tāds, Bet, laikam tas, kam tas tika darīts, laikam bija pelnījis, es nezinu. Nedariet tā, bet ir tīpaši, jūs darat, pasakat draugiem, ka jūs to darīsiet, lai viņi var nepiedalīties tajā, jo nebija tā, ka man bija baigā izvēle, es vienkārši tur biju tāds, mēs esam in middle of crime, Labāk nedariet, jā. Jā, nevajag. Es pazīstu dažus cilvēkus, kuri par zelta ķēdi, pat ne par zelta kaut kādu butaforiju, bižutēriju, jā, par bižutērijas ķēdīt 8 gadus nosēdēt cietumā, tā kā. Bet šeit bija jautājums, vai jūs esat piedzīvojuši, tā kā, vai jūs esat nogopīti? Nē, tā baigi, nē. Man izdučīs šeit. Jā, man vienmēr kaut kā bijis tā, ka man liekas, tie, kas ir potenciāli tie gopītāji kaut kādā veidā pazīst. Es arī baigi nebazājos pat par random rajoniem. Man vienmēr bija tā, ka Grīziņš Ziedoņdārs, tas ir tas, kur es apgrozos. Jā. Centrā vēl var močīt, bet, teiksim, pāri tiltam. Tas jau ir, tur man sākās jau tā kā, sarkanā zona. Ir tīpaši, kas vienmēr kaut kā, bišķi dīvaini izskatījos, un tā es zināju, ka es ne tikai pievērstīšu uzmanību. Ja ne man neapgupīs, pa mutis toču dabūšu, no kaut kādiem, local džekiem. Čau, тебе волосы такие. Jā, почему, блядь, zili mati, nahru, skinheads, bļā. Ты чё, гей? Jā, šitas tevis. Man jau, Grīziņā vajadzēja no šitiem sūdiem attaisnoties, citā rajonā man čist izstampāt. Tāpēc, I'm stand the fuck away reāli. Tagad gan es krūzoju, kur es gribu, man liekas, tagad ir citi laiki, un man liekas, tas nevar jau, ja mēs kādreiz straight up, tā kā nevienam nebija īsti baigi, tur telefons ir kredīts nav, nevar policija pat piezvanīt. Vienmēr visiem visu ņēma nost. Es atceros, man arī bija tā, ka man muči teica, nekad no sevis parkā telefonu nevalc ārā, tā, kādā 2. klasē bija. Un tagad tu pat, man liekas, ja tu kaut kādam sīkajam, teiksim, nopizdīt to iPhone, tu vienkārši pateiks māmai, māma nospiedīs track iPhone un policija aizbrauks, izgāzīs tā durvis. Un tāds, tā kā, gopstopētāja age, man liekas, ir beidzies. Tagad arī kameras visur un nav vairs tas nevienam tas vairs nav man patīk tā ideja, ka tu vari iet pa ielu naktī un skatīties telefonā, un tu nav sajūta, ka kādam būs tāds foršs telefons, iedod piemērīt, ja tu zini. Есть телефон с камерой, позвоните. Labi, kontroli jautājums, ko es uzdodu visiem. Sliktākā darba pieredze jums, kur jūs esat strādājuši? Pirmais darbs, pats pirmais, kas man bija specializētā interneta skola, 2. man liekas, Maskačkā, tu pat netālu salīdzinoši. Un depresīvs darbs, tur bija bērnu speciālajām šitām vajadzībām. Es biju tas džeks, kas skolās vienmēr ir tas džeks kombinācijā, kas sēž pagrabā visu dienu skatās televizoru, kad salūst kaut kāds krēsls, viņš nāk, viņu saskrūvē. Es biju tas džeks. Un nereāli depresīvi katru dienu to redzēt. Man tiešām trūlī žēl tos bērnus, bet tas arī bija tāds pirmais pēdējais darbs, ko es tā kā tiešām neieredzēju.
vienkārši nācās viņu darīt, tad citi nekā nebija īsti. Jā, man īstenībā nav bijuši pārāk daudz sliktas darba pieredzes. Kad brīdiņi biju ārzemēs, tad atbraucu apakaļ, un man īsti nekā daudz nebija pie dvēseles, tāpēc man vajadzēja ātri atrast darbu. Un tad es iekārtojos daudz, kur man čoms strādāja tādā tā kā drukā, kur, principā, drukāt visādas lietas, līmenis, visādi tādu figņu. Un tā nebija tādas briesmīga pieredze per se, bet es sačakurēju muguru tur, tas bija diezgan slikti. Tur vajadzēja tāds milzīgs 150-200 kilogramīgs papīra ruļus visu laiku bīdīt no vienas monstras. Vienam pašam? Bija visādi tur rokas. Palīgi ierīces. Palīgi ierīces, jā, bet bieži vien tev viņi vajadzēja uzcelt uz tādas mašīnas, un tur īsti baigi neko izņemot ar rokām neizdarīs. Jā, tā nebija slikta darba pieredze dēļ tā, varbūt paša darba, bet drīzāk dēļ tā, ka man nebija neviens, kas parāda, kā tas ir pareizi jādara. Un es tagad esmu iedzīvojies bijuši muguras problēmās dēļ tā. Bet neko mūžu mācies. Jā, man liekas, es zinu, ka 17 gados tur baigo no darba nevar prasīt. Tāpēc šautauts tai pašai skolai, arī. Es vienkārši jauns biju, neko citu nevarēju darīt. Tagad gan jau bitcoinu mainot, tur skēmot visādus šitos prikols, ko jaunieši dara, veipu sev sūtītu pat nozagtām kredītkartēm. Jā, veipus nelegālos. Jā. Tagad hustling pietiek. Veipi, jā. Kaut kad nesen dokumentā tieši redzīju par tiem veipiem. Viens no pēdējiem jautājumiem ātrajiem, ko jūs izvēlētos? Pieņemsim, jūs nav cits izvēles. Vienu gadu pavadīt telpā vienam ar internetu, tā kā izolētam pilnīgi, vai 5 cilvēku kompānijā izolētā mājā bez interneta veselu gadu? Ja būtu iespēja izvēlēties tas 5 cilvēkus? Jā. Tad es ņemtu cilvēkus. Es domāju, ka pa lielam, ja tu nevari izvēlēties, tas pēc cietuma. Jā, exactly, jā. Es labāk sēžu Netflixā to gadu nekā kādiem random 5 čūbjiem istabā. Jā, es neesmu, ja tu viens pats... Nē, var izvēlēties. Ja tu gadu pavadi viens pats tikai internetu, beigās iznāca kā kāds Reddit neckbeard. Jā, bet iedomājies no tās otras puses, ja tu vari izvēlēties tas 5 čomaks, ko tu reiz baļā straight up paņem pārējo tur bandu un vienu producentu. Mēs zinām, cik albums sarakstīt par to gadu. Mēs tā kā iznākt ārā, mēs varētu nekad mūžā vairs nekādu muzeju nerakstīt. Es domāju, ka cilvēki, kas vien paši vienkārši ar unlimited internet access sēž, ir īstenībā tā kā ļoti bīstami. Kas pilnībā vienkārši neko citu nedara, kā tikai permanently ir termināli online, tas ir tā no laba zīme. Tā rodas visādi... Jā, visādi ekstrēmi raksturu cilvēki. Kā jums ir muzeja? Jūs dodat savu muzeju klausīties vecākiem, jeb radiniekiem? Es reizē, kad man mamma prasa, parādi, kas to mūziku, gribās var paklausīties. Man paldies Dievam ir sanākuši pāris dziesmas, kuras nav kauns rādīt vecākiem. Ir, protams, dažas, ko es nekad nerādītu, saprotamu iemeslu dēļ, bet jā, ir dažas, kas man patīk palielīties. Es zinu, ka man mamma pati kaut kāds klausās to, kas iznāk. Viņa baigi tā nestāst, ko tieši, bet zinu, ka kaut ko viņa klausās. Bet tā pats parādījās, atceros pirmo dziesmu, kad es jaunais biju uztaisījis, Viģika jau safilmējis, viņa vēl nebija izdotas viņai Ziemassvētkos. Es viņai rādīju tāds, jo mamma, this is what I'm gonna do, this is it, es būšu reperis. Un tu zini, tas mammai dzirdēja, ka tu būsi reperis, man liekas, tas nav nekas baigi labs, bet viņai bija tāds, izskats quality shit, bet tu tā kā čisti gribi šito darīt, dari, es zinu, ka tu esi, ietiepīgs, ka tu tā kā, ja tu šito darīsi, tu neko nedarīsi cita, tā kā go ahead. So, jā, viņi man iedeva tā kā green light. Bet, pēc tam man nav tāds mamma, šitā dziesma paranoja, tev vajag iečakot viņu totāli. Viņa pati jau tagad. Jā, es, piemēram, ceru, ka... laikam uzmeklē. Jā, es ceru, ka, piemēram, albumu ar viņu Slikts suns nav klausījusies. Gan jau, kad kaut ko ir dzirdējis, bet es ceru, ka nē. Varbūt viņi ir un projām mēģina tā kā... Iebraukt, jā. Pēdējais jautājums ātrais. Jums ir kādreiz kāds nesamaksājis par konci? Mums ir mēģinājis nesamaksāt. Mums bija tā, kad mums bija viens no pēdējiem končiem, tā, kad Justice slēdzās ciet. Un mums bija tā, ka es biju palicis bez darba, Prusaks bija palicis bez darba, Veivī bija tikko popina, nevienam nav naudas, mums tur bez neviena čīpšu paku dalam uz riņķi. Broke is a motherfucker, mums tāds, viņam parādā mums naudu, kur ir mūsu nauda. Un mēs tur, sākumā viņiem rakstam, tur, kur nauda. Un viņiem tāds būs, Bet var saprast, ka viņiem pašiem tur pizdā kaut kas notiek. Mums tāds, dirsā, ja viņi tuļņās aiztaisīsies ciet, mēs vienkārši paliksim bez naudas. Un Brusaks straight up pateica, viss,
Tipu, tā kā, ja jūs nesamaksāsiet šodien, es eju Twitterī rakstu postu, ķipa, kad jūs tad reāli skemojat un finesojat, un pizdā jums būs. Un tā pašā dienā uzreiz kaut kur tā nauda pēkšņi ieripoja. Pieredze rāda, ka ja kāds mēģina kaut ko izložņāt ārā, vienkārši presēt, vajag tur cilvēks. Jā, es negribu zem riteņa mest vēl vienu spotu, kas mums tur kaut kādi 2-3 mēneši. Man nāginies pateikt, jo tas bija riktīgi neglīti, ko viņi izdarīja. Bet, neteikšu, jo viņi vēl projām ir aktīvi, un es ceru, ka viņi labosies. Viņiem drīz arī tur events notiek. Un, lai viņiem veiksmi, un lai viņi nepiš savus artistus šajā reizē. Jā, tieši tā. Bet overall nav bijusi neviena reize, kur tiešām stopā nesamaksā un viss. Nav pat bijis, ka mums kaut ko apgriezt vai ko. Man liekas, visi lieliski saprot to, ka mūsdienās viss tā artistu telpa ir tik maza, ka ja tu apis kādu un viņš pietiekami skaļi to pasaka, neviens pēc tam vispār bizīti, tev negribēs taisīt. Kaizera Beats! Kaizera Beats kopā ar Tuborgu. Šodien pie mikrofona mums ir Steps. Un pastīsimies, ko viņš ir labu mums sagatavojis. Kaizera Beats! Pū! Banda dabla maizi, tostera panna. Tev necep, iemet tosteri vannā. Iekurī par savu čomu, ietin savu senci blantā. Šautauts vientuļajām mamām. TS, STEPS, testē. Galvā pāris panti, kuri ieliktu aiz restēm. Sukas, varat nākt un paši meklēt. Drēbes smit pēc gāzes, it kā strādātu es nestē. Nauda legāla, kā pilngadīga čikse. Heavy metals, sēžu apenēs ar visi. Iznākums mums letāls, gaida beigās visus. Tāpēc tēmējos abus divus stobrus sejā visi. Boom! Yo! Koka deguns Buratino, izvalku no maisa. Gatavs drāmai Tarantino. Tavu sūdu nepiedāvā, ja tu nepiedāvā tīro loser. Banda Wavy mauzulēja mūzika. Mauzulēja mūzika. Brie! Pu! Kaizera Beats! Yeah! Tas bija Steps. Swag! Jā! Swag! Jā! Apšaudāt uz beat! Jā! Pu! Yeah! Let's go! Kaizera Beats! In the streets! Kaizera Beats no šīs rīns! Jā! Vai mēs varam dabūt? Jā! It's Marko! Gang! Jā, tas bija ļoti lieliski. Man, pirms mēs šito beidzam visu pasākumu, man priekš jums mazs prezentiņš ir. Jums gan jau patiks. Oh, shit. I'm a boss. Oh boy. Tā, lūdzu. Šitāds viss vasaras. Šitās dāvanas vienmēr visiem patīk. Let's go, bro. Beidzot. Man pat ir 7 mēnešiem. Ir laiks pašaut vaļā. Tieši tā. Tu jau zini. 36 pakas šitāds iztērēja. Nepārspīlējot. Bet ne visas es tikai izdalījos Šautauts draugiem. jums, šautauts Tuborgam. Paldies. Jā, tā kā tas bija Beats un vārds 2. sezonas pirmais raidījums. Tiekamies nākamajās un esiet ar mums, Paldies. esiet ar sevi, jā. Un esiet ar mani, un viņu arī. Beats un vārds sadarbībā ar Tuborgs. Atā! Šis ir Beats un vārds. Šis ir Beats un vārds. Beats un vārds, jā, Beats.